Sveiki visiem! Šodien es pastāstīšu šausmu stāstu par kempinga nometni. 7 cilvēki bija atbraukuši kempinga nometni. Tur bija 2 teltis, 3 soliņi un pa vidu ugunskurs. Bija arī neliela ala, kurā bija diezgan interesanti uzturēties. Apkārt arī bija mazs ezers, kāda pamesta maziņa mājiņa, tas arī bija viss. Pienāca tumsa un visi apsēdās uz soliņiem un sāka stāstīt savus šausmu stāstus. Un tad pēkšņi no kurienes kāds ieraudzīja melnu būtni, kas stāvēja aiz kokiem. To visi ieraudzīja un sāka bēgt projām. Visi aizskrēja uz to alu. Neilgi pēc tam varēja arī dzirdēt, ka kāds nogalina briedi. Visi bija pārbijušies un pienāca rīts. Tur atbrauca 2 cilvēki, kuri lika lāču lamatas. Cilvēki izstāstīja, kas vakar notika, bet tie neticēja. Tie tikai atbrauca uzlikt lamatas, jo domāja, ka tur apkārt ir lācis. Tāpēc stāstīja, palieciet kempinga zonā, tur nebūs nekādas lamatas. Abi cilvēki stāstīja, ka pēc 2 dienām viņus atbrauks pakaļ tas pats busiņš, kas viņus atveda. Tā bija sarunāts. Viena no teltīm bija iznīcināta. Tādējādi vienā teltī visiem nepietiktu vietas. Tiem vajadzēja palikt pa nakti alā. Naktis pienāca un visi gāja uz alu. Bija ļoti slikti laikapstākļi, un viņi saprata to, ka viņi ir aizmirsuši piknika grozu. Džo bija tas, kurš gribēja iet, bet viņa draugs Mārvins pats aizgāja tam grozam pakaļ. Mārvins ilgi neatgriezās, tāpēc Džo gāja pakaļ un atnāca ar visu grozu. Tā arī Mārvins neatnāca. Visi sāka ēst savus maizītes. Izrādījās, ka viena no tām maizītēm ir saindēta. Džeikobs visvairāk saindējās un nomira. Un tad iebruka ala dēļ sliktajiem laikapstākļiem. Neviens nevarēja tikt ārā, jo ieeja bija aizgrūsi. Tie sameklēja citu izeju, kā tikt ārā no alas. Diemžēl Kevins netika ārā no alas, pārējie tika ārā. Pa ceļam viņi redzēja atkal šo briesmoni, kurš stāvēja aiz kokiem. Tie pārbijās un aizskrēja uz telti. Pienāca diena, un visi bija atkal ļoti pārbijušies. Neviens nevarēja pazvanīt, jo šajā mežā nebija zonas. Viens ieraudzīja, ka uz zemes ir daudz asins, un tās asins aizveda līdz lāča lamatām, un vienā no tām lamatām bija iecirsta kāja, kura laikam bija arī monstra kāja. Miks apskatīja visu mežu un atradu avīzi, kura bija pirms 5 mēnešiem izlaista. Tur bija rakstīts par kādu ģimeni, kur arī devās šī kempinga vietā. Visa ģimene pazuda un nomira. Jaunākais dēls vēl joprojām ir pazudis. Atkal pienāca nakts. Monstrs Džo vilka aiz kājām uz alu, un tad Miks paņēma lielu akmeni un iemeta monstram pa galvu, apdūlinot to, un tad Džo ātri aizskrēja projām. Viņi visi ieskrēja pakaļ teltī. Pēc neliela laika viņi redzēja atkal to briesmoni, kurš tuvojās uz telti. Viņi izskrēja ārā un skrēja uz pamesto māju. Iestrjaunot iekšā, viņi aiztaisīja durvis ciet, bet monstrs izlauza ārā. Uzausa saule. Tā kā monstram nepatika saule, tas nokrita zemē. Aiz muguras Džo stāvēja Denijs un Karls. Denijs jautāja briesmonim, kāpēc tas saindēja visus un centās visus nogalināt. Briesmonis vaimanādams teica, ka nevienu nav saindējis un nevienu nav centies nogalināt, tikai pasargāt. Karls jautāja, no kādu centies mums pasargāt? Tas, kurš visus nogalināja, tas bija Džo. Džo mugursomā bija inde, ar kuru saindēja maizītes. Ejot pakaļ grozam nogalināja Mārvinu, ar indi nogalināja Džekobu, alā nožņaudza Kevinu.
Visi paskatījās uz Džo. Nepagāja pat sekundi, kad Džo izvilka nazu un visu sadūra. Nākamajā dienā atbrauca policija. Policija atrada Deniju un Karlu ar izgrieztām acīm, bet Miku ar smagām brūcēm aizveda uz slimnīcu. It kā Džeikobs vēlētos atstāt dzīvu Miku. Pa kempinga mežu vilka plānām klīst Džo un tas briesmonis. Džo bija pazudušais dēls. Ja patika šis stāsts, lūdzu nospied laiku, un ja būs 15 laiki, būs nākamais šausmu stāstu sērija.